ar to, ka tagad bērni gandrīz nelasa paši, viņi pazaudēja ļoti interesantu spēju. Viņi nevar iemācīt dzejolus. Pamanījiet? Jo savu laiku tas nebija tik liela problēma. Kāpēc? Jo kas ir dzejolis? Dzejolis, kārtā dzejola nav tik daudz jēgas. Tur ir smūgas apzīmētas aprakstītas bildes, kas maina viena otru. Un principā, ja bērns lasa, viņam ir pieredums veidot sev iekšējo bildes savādāk, tu nevari uztvert tekstu. Nu, ja nav bildes, nav filmas, tu nevari apkārtot, kas tur ir. Nevari saprast. Un tipiski, ja es došu tagad mācību grāmatu par kvantu fiziku, nu, es neesmu pārliecināta, ka katrs no mums var to izlasīt un uztvērt. Ja? Tāpēc ar bērniem, ja viņi nevar saprast, dzejot nevar atkārtot, tad atkarīgi no tā, kāds ir mūsu mērķis. Jo, ja jums ir jāpārbauda to pēc tam, ja, kas jādara, no vienkārši jāzinās. Es savu kursu laiku es zīmēju viņam un mācu viņu zīmēt, katru bildi, kas nāk prātā. Kad tu domā, kas tam jāuzzīmē, tu apkopo informāciju un pievērš uzmanību tieši bildei. Teiksim tā, es neesmu ļoti pār tām idejām. Man daudz vairāk patīk, ka cilvēks var pats to izdarīt. Bet ja es redzu, ka bērns nevar to izdarīt, es nevaru viņam teikt, tu esi vainīgs, tiešām tas ir jāinteresē, saku, viss ir ļoti forši un pārāk, ka varam uzzīmēt. Un tad es jau redzu savu laiku, es par savu naudu drukā bija tāda žurnāla skola kursa. Es nezinu, jums bija vai nebija. Latviešu valoda arī bija. Un mēs tur katra numurā publicējam visas filmējumus, kā var paspēlēties ar bērniem un iemācīt viņus arī iegaunāt dzejolus. Es tagad došu